Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Spāņu mākslinieka Pablo Picasso glezna Sieviete ar pulksteni vairāk solīšanā Ņujorkā pārdota par 139,3 miljoniem ASV dolāru. Tā ir otrā lielākā summa, kas jebkad samaksāta par Picasso darbu. 1932. gadā tapusī glezna attaino vienu no Picasso kompanjoniem un mūzām, franču mākslinieci Mariju Terēzi Valteri. Pirms izsoles glezna tika novērtēta uz 120 miljoniem dolāru. Glezna ietilpa mākslas kolekcionāres Emīlijas Fišeres Landauas kolekcijā, kas pēc viņas nāves tiek izsolīta Sočbīs. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts televīzijas intervijā paudis, ka Krievijas-Somijas robežu pēdējā laikā aktīvi izmanto trešo valstu pilsoņi negodprātīgai iekļūšanai Eiropas Savienībā. Šis migrācijas ceļš trešo valstu pilsoņiem kļuvis īpaši aktuāls pēc robežu kontroles punktu slēgšanas uz Latvijas-Krievijas robežas. Robežu kontroles punktos ierodas arvien vairāk trešo valstu pilsoņu, kuriem ir tiesības uzturēties Krievijā, bet nav nekādu tiesību uzturēties Eiropas Savienībā, un, ierodoties robežu šķērsošanas vietā Somijā, tiek pieprasīts patvērums, kas būtībā ir ļaunprātīga patvērumu procedūras izmantošana. Latvijas iedzīvotāji aktīvi ziņojot par novērotām aizdomīgām personām un darbībām mūsu pierobežā. Pēc robežsardzes priekšnieka teiktā, sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek aizturēti simtiem robežu pārkāpēju, un apzinīgie iedzīvotāji par sadarbošanos arī regulāri tiek godināti ar atzinības rakstiem. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās likuma projektu, kas paredz Latvijā ratificēt tā dēvēto Stambulas konvenciju, jeb Eiropas Padommes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Stambulas konvencijas ratifikāciju atbalsta tikai koalīcijas frakcijas, opozīcijai pret to ir iebildumi. Saeimas prezidijs rosināja likumprojektu nodot ārlietu komisijai, bet šajā komisijā koalīcijai vairākuma nav. Stambulas konvencijas ratificēšana jau vairākus gadus mūsu politiķiem bijusi kā karsts kartupelis. Atbalstītāji saskata, ka tā dos lielāku stimulu un atbalstu cīņai pret vardarbību pret sievietēm, savukārt oponenti ir nobažījušies par jēdziena dzīmums iespējamās izpratnes ietekmi dažādās jomās, tajā skaitā izglītībā. Rēzeknes pilsētas doma iekļāvusi rītdienas sēdes darba kārtībā pedagogu darba samaksas aprēķina kārtības labojumus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1. novembrī saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli. Tajā bija norādīts, ka ar savu lēmumu Rēzeknes pilsētas pašvaldības dome ne tikai nav nodrošinājusi ministru kabineta noteikumu ievērošanu, bet arī pasliktinājusi Rēzeknes pedagogu nodarbinātības apstākļus. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Reirs, kas pārstāv Jauno Vienotību, banku darbību Latvijā kreditēšanas jautājumos salīdzinājis ar karteli. Saeima šodien otrajā lasījumā skatīs Saeimas budžeta un finanšu komisijas virzītos grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri paredzēti hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai. Valsts varētu atbalstīt tos hipotekāro kredītu ņēmējus, kuru maksājumi pārsniedz 20% no viņu ienākumiem, tomēr vienlaikus šāda kārtība neattiektos uz ģimenēm ar bērniem, kurām atbalstu varētu sniegt neatkarīgi no maksājuma lieluma attiecībā pret ienākumiem. Tā paredz Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatīšanai otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Atzīmējot Lačplēša dienu un pieminot Latvijas neatkarības karā kritušos karavīrus, 11. novembra vakarā Daugavpilī jau 9. reizi norisināsies lāpu gājiens. Tā laikā autovadītājiem jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem. Lāpu gājiens sāksies 17. Dubrovina parkā un virzīsies pa Rīgas, Saules muzeja, Lačplēša, Mihoelsa un Rīgas atkal ielu, noslēdzoties Vienības laukumā, kur 17.45 sāksies Lačplēša dienai veltīts Rūtas Dūdumas ķirses un Laura Amantova džeza kvarteta koncerts. Līdz ar to no 5 līdz aptuveni 6 vakarā pilsētas centrā gājiena dalībniekiem šķērsojot ielas, satiksmi krustojumos regulēs policija, nedaudz ierobežojot autotransporta kustību. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.